Mēs ar muti sakam, Dievs, tu spēj, tu vari, tu esi neuzvarams, tu esi kungu, kungs, ķēniņš, tu spēj visu, un mēs citiem rakstīts, es spēju visu tā spēkā, kas dara mani stipru, un mēs, un mūsu mute runā, bet mūsu sirds ir neticības un baiļu pilnas. Un Jeremijas grāmatā ir teikts, ka Dievs saka, ka viņš meklē patiesu, jeb taisnu, honest, tie, kas saprot angļu valodu, cilvēku. Viņš meklē tādus cilvēkus. Un bieži vien būt patiesam nenozīmē vienmēr runāt lietas ārā. Lai gan mūsu sirdīs patiesībā ir tāds, ka Dievs, es tev nevaru noticēt par to. Un tas ir tas, par ko mēs parunāsim. Par to, ka mūsu sirds saka vienu, bet no mūsu mutes nāk visam kas cits. Sveiki! Tu klausies Persoli dziļāk. Un esam atpakaļ jau ar otro video, jeb divdaļīgo video, jeb patiesībā trīsdaļīgo video. Bet šī ir otrā daļa, kā jau es minēju. Un pirmā daļa tu var noklausīties, kur es runāju par glābjošo ticību, paspiest atpakaļ. Un kāpēc ir svarīgi runāt manās acīs par šo te tematiku, ir īpaši par šo te daļu, par ko es runāšu šodien, kas ir attīrošā ticība. Ja tu klausies pirmo epizodu, tu dzirdēji, kad es pieminēju, ka ir manās acīs kā tāda trīs veida ticības Bībelē pieminēts jaunajā derībā, kur pirmā no tām ir glābjošā ticība, otrā no tām ir attīrošā ticība, un trešā no tām ir ticības dāvana. Un ja mēs neizprotam šīs te trīs daļas, mēs bieži vien lasot Bībeli, mēs izlasām konkrētas lietas, kuras iespējams mēs nespējam uztvert tā, kā mums tas būtu nepieciešams uztvert. Un līdz ar to mūsu ticības laiva, teiksim tā arī kā Pāvils saka, ka ticības laiva var tikt sadragāta, mūsu ticības laiva pastāv uz šī te posma, ka tad, ja mēs nepareizi uzbūvējam šo te pamatu par to, kas ir ticība, tad mūsu ticības laiva ļoti viegli var sagāsties patiesībā. Un tas patiesībā ir ļoti pierādījies fakts ne tikai manā dzīvē, tīpaši sākumā par to, ka es ļoti domāju par to, ka vai man ticība ir pietiekoša, vai es vispār zinu, kam ticēt, kā ticēt, kāpēc ticēt, un kāpēc, ja es ticēju, kāpēc nenotiek, un viss pārējais, visi šie te sarežģītie, interesantie jautājumi. Pirmajā videoklipā, kā es runāju, kā es tikko minēju, es runāju par glābjošo ticību, kā zināt, ka tu esi glābts, un vai mēs to vispār varam zināt? Tas ir pirmais. Bet otrais, šodien mēs parunāsim par attīrošo ticību. Un šis te ir ļoti no vienas puses svarīgs aspekts, tāpēc, ka attīrošā ticība ļoti spēcīgi atšķiras no glābjošās ticības. Un ja tu neesi vēl nācis pie šīs te atklāsmes, nesatraucies, tāpēc es esmu šeit, lai tev palīdzētu, bet ja tu esi superīgi, iespējams tu varēsi atjaunoties, vai tu vari būt dzirdējis kaut ko jaunu, vai arī tu jau šo te visu zinās, un tev būs tāds, jā, es jau to zināju, super. Un manās acīs ir ļoti svarīgi runāt par šo te attīrošo ticību, jo, ja tu to sāksi miksēt kopā ar glābjošo ticību vai ar ticības dāvanu, tu ļoti ātri nonāks pie tā, ka tad, ja tu par kaut ko ticēsi, un tas nenotiks, tu dosi patiesībā, teiksim, nevienmēr, bet ja tu sāksi apšaubīt un domāt, kāpēc nenotika, jo tas taču ir Dieva prāts, bet es par to ticēju, un es par to kārtīgi ticēju, un es it kā visu darīju, ko Bībele saka, un tas tomēr nenotika, vai dziedināšana, vai kaut kas cits, vai varbūt atbrīvošana. Un ja tu sāksi apšaubīt, sāksi nosodīt, ko vēl es neesmu varbūt izdarījis, un viss pārējās lietas, tu sāksi mētāt turpu šurpu, un tu sāksi sev nosodīt, sāksi sev sīst, un tad tu sāksi pieļaut, teiksim, to, ka ienaidnieks sāk spēlēties ar tevi. Tādu tu arī var nonākt šī pozīcijā, ka tu sāc vispār apšaubīt, pagaidi, bet ja tas nenotika, lai gan es ticēju, varbūt es pietiekoši neticu, varbūt es pat īsti neticu tam, ka man būtu jātic, jo ja es tiešām ticētu Jēzum, tad tas būtu noticis un ienaidnieks tev metīs domas, jā, ja tu būtu ticējis Jēzum, ja tu patiešām ticētu viņam, tad jau tas būtu noticis, un tad tu sāc apdomāt, pagaidi, es vispār ticu Jēzum un tam, ko viņš ir izdarījis, un vai es vispār esmu glābts, un vai varbūt es pat nepareizi ticu, un saprotu, un tu sāc mētāties ar šīm te idejām, un ienaidnieks, kā jau es
vairākas reizes saku, dara visu, lai tevi pagrūstu zem šī tanka, jo viņš ir melu tēvs. Viņš darīs visu, es atkal atkārtojos, viņš dara visu, lai tevi novestu no ceļa. Lai tu nesaprastu, ka Dievs patiesībā attīra tavu ticību. Un par to mēs arī šodien parunāsim, tāpēc, ja tev patīk šāda veida materiāls, piesako, esi kopā ar mums, un drīz notiks liels pārmaiņas mūsu dzīvē, bet par to nedaudz vēlāk. Bet tātad attīrošā ticība. Atvērsim Marka 9. nodaļu, ja tev ir Bībele, seko līdzi, ja tev ir iespējams, izskati cauri šīs te raksturvietas, kā jau es arī teicu pirmajā videoklipā, ka es ierakstīšu visas raksturvietas. Es nesaku, ka tās ir pilnīgi visas, bet tās raksturvietas, kuras es izmantošu, es ielikšu aprakstā, lai tu, ja tev ir vēlmi, ja tev ir tāds, ka es gribu pārbaudīt, tāpēc, ka es tikai piesaku vienu lietu, ka netici visam 100%, ko es saku, izej cauri tam pats kopā ar Svēto garu, un tiešām lai tas tevī nosakņotos, tāpēc, ka mēs bieži vien tikai noklausamies lietas, un mēs spiežam tālāk, un mēs ejam tālāk pie nākamā informatīvā video, kas nāk tikai kā informācija, mēs tikai barojamies, un kas notiek, ja tu mājās vienkārši ēd, tev vienā brīdī paliek slikti, tāpēc, ka tu neiztērē to, ko tu esi uzņēmis. Tāpēc ir svarīgi, ka tu arī pats tam izstrādā un izej cauri, lai tu saprastu, kāpēc tās lietas notiek tavā dzīvē, kāpēc Dievs to pieļauj tavā dzīvē, ka varbūt ir lietas, par kurām tu ticēji, bet nenotika. Varbūt tev šķita, ka tu tici, un tāpēc, jā, es gribu, ka tu tam izej arī pats cauri, bet, ja tev nav Bībele, droši seko līdzi, raksturvietas varēs apskatīties vēlāk, bet iesākošā raksturvieta, ar ko mēs iesāksim, ir Marka 9. nodaļa no 20. līdz 24. pantam. Un nedaudz kontekstam ir, kad Jēzus ar 3 mācekļiem, Pēteri, Jāni, Jēkabu, uziet kalnā, kur Jēzus tiek apskaidrots. Kur Dievs runā, ka šis ir mans mīļais dēls. Klausiet viņam. Un šeit par to varētu pavisam vēl citu reāli svarīgu podcastu uztaisīt par mūsdienām, kā daudzi saka, jā, es ticu Dievam, es sekoju Dievam, pieminu vārdu Dievs visur, bet kuram Dievam? Tur var iet ļoti dziļi par to, kāpēc tiek izņemts ārā Jēzus, pateikšu priekšā, jo mēs negribam sekot tam, ko viņš saka. Tas ir cits podcasts, tā ir cita sērija, pie tā mēs vēl tiksim nākotnē, bet tātad kontekstā viņi ir uzgājuši kalnā, Jēzus tiek apskaidrots, Dievs runā tā, ka mācekļi, šie 3, kas bija līdz, dzird to, ko Dievs saka no debesīm, Jēzus runā ar Ēliju un Mūzu, un pēc tam viņi nonāk klejā, un tad, kad viņi nonāk klejā, viņi atrod pārējos 9 mācekļus, kuri nespēja izdzīt garu, un mēs nonākam šeit pat, kur mēs par to runājam, attīrošā ticība. Viņa nespēja izdzīt šo te ļauno garu no šī te mazā zēna. Un tas bija nedaudz kontekstam, bet tagad no 20. līdz 24. pantam. Un tie to atveda pie viņa. Tātad viņa atveda šo te apsēsto zēnu pie Jēzus, un kad tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja, un tas pie zemes kristams, putodams vārtījās. Un viņš jautāja viņa tēvam, cik ilgi viņam tas tā jau ir, bet tas viņam sacīja no bērnības. Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu. Bet ja tu ko spēj, ieklausies šīs vārdos, ko tēvs saka, un ko bieži vien mēs attiecinam uz Dievu. Bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums. Apžēlojies par mums. Bet Jēzus to sacīja, tu saki, ja tu spēji, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Pirms mēs ejam tālāk, es gribētu, ka jūs nedaudz iepauzējat kopā ar mani, un ka jūs ievērojat to, ko pirms Jēzus saka, ko šis te tēvs saka. Bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Cik bieži, kad mēs nākam Dievu priekšā, mēs ar muti sakam vienu, bet mūsu sirds saka,
Bet, ja tu kaut ko spēj, apžēlojies par mums. Mēs ar muti sakam, Dievs, tu spēj, tu vari, tu esi neuzvarams, tu esi kungu kungs, ķēniņš, tu spēj visu, un mēs citiem rakstīts, es spēju visu tā spēkā, kas dara mani stipru, un mēs, un mūsu mute runā, bet mūsu sirds ir neticības un baiļu pilnas. Un Jeremijas grāmatā ir teikts, ka Dievs saka, ka viņš meklē patiesu, jeb taisnu, honest, tie, kas saprot angļu valodu, cilvēku. Viņš meklē tādus cilvēkus. Un bieži vien būt patiesam nenozīmē vienmēr runāt lietas ārā. Lai gan mūsu sirdīs patiesībā ir tāds, ka Dievs, es tev nevaru noticēt par to. Un tas ir tas, par ko mēs parunāsim. Par to, ka mūsu sirds saka vienu, bet no mūsu mutes nāk visam kas cits. Un tā patiesībā ir liekulība. Tāpēc Jēzus saka, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu citu ticēt. Tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Tātad, es vēlreiz atgādinu, ka glābjošā ticība un attīrošā ticība nav viena un tā pati ticība. Ja mēs atveram Galatiešiem 2:20, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Tātad nedaudz iepauzēsim. Mēs varam zināt, ka mēs esam glābti, jo Pāvils raksta, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, jo Pāvils tajā brīdī bija vēl miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Tad no šīs te rakstu vietas es vēlreiz apstiprinu to par to, ka mēs varam zināt, ka mēs esam glābti. Pat ja mūsu ticība bieži vien ir tāda, ka mēs nespējam noticēt Dievam par lietām. Gan jau, ka caur šo te teikumu jūs sapratāt, par ko šeit iet runa. Bet es vēlreiz atgādinu, ka tad, kad tu pieņem Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, tava ticības dzīve ar to nebeidzās. Tas nenozīmē, ka tagad, kad tu pieņem Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, viss. Atlaidies dīvānā, atlaid kājas, paņem tejas krūs, kafijas krūs, kas tev tuvāk sirdī. Man personīgi kafija kāds prasīja, droši vien, ka ne. Bet atsēdies un baudi televizoru vai kaut ko citu. Un tad, kad pienāks tā diena, kad Jēzus nāks otro reizi, vai tad, kad tu aizies mūžībā, tad tu nonāks debesīs. Un tev būs tāds, jā, cik forši, ka es tajā reizē noskaitīju to lūkšanu un vispār vairs neko nedarīju. Jo tas bija vienīgais, par ko man vajadzēja noticēt. Nē, ar to mūsu ticības dzīve nebeidzās. Mūsu ticības dzīve tikai ar to sākās, jo mēs dzīvojam ticībā katru dienu. Katru dienu. Kolosiešiem 2. nodaļa no 6. līdz 7. pantam saka tā. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, noklausies pirmo podcastu, ja tu nezini, ko tas nozīmē, ka tu pieņem Jēzus Kristu. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Mēs dzīvojam katru dienu. Ir tāds teiciens, YOLO, you only live once. Tas Latvijas nozīmē tā kā tāds YOLO, tu dzīvo tikai vienreiz. Nē, tu dzīvo katru dienu. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Tātad, redzi, tas ir darbs, tu dzīvo Jēzu Kristu, tu pieaudz, tu nostiprinies, tu sakņojies. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus saka, pirmā rakstvieta, ar ko es iesāku pagājušajā podkastā, kur Jēzus saka, ka tad, kad es nākšu, vai es atradīšu ticību, kādu ticību, degošu ticību, kas deg par Jēzu, kas ir tāds, ka es nepadošos, lai arī kādi apstākļi es nepadošos, tāpēc, ka es zinu, kamā es esmu līdz savu ticību. Es zinu, ka Dievs ir īsts, es zinu, ka viņš ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, kas nāca miesā, kas nodzīvoja perfektu dzīvi, kas nomira pie krusta par maniem,
un par taviem grēkiem, un 3. dienā augšām cēlās, un tagad ir pie Tēva labās rokas, un viņš ir sūtījis savu svēto garu, lai tas mājotu mūsos, jo mēs esam tagad svētā gara templis, ja tu esi pieņems Jēzus Kristus kā savu kungu un glābēju. Tad mēs augam viņā, mēs paliekam stiprāki, un lai arī kāda apstākļi nāktu pretī, vai tie būtu ienaidnieki mesti, vai tā ir vienkārši lietas, kas notiek mūsu dzīvē, gan labās, gan sliktās. Jā, arī kristiešu dzīvē notiek sliktas lietas, lai arī kas notiktu, mēs zinātu, kamā mēs esam likuši ticību un ka mūsu dzīvē ir mērķis, mūsu dzīvē ir jēga, mums ir iemesls būt šeit un tagad, un tik daudzi cilvēki mūsdienās, viņi staigā vienkārši darbs, mājas, rutīna, kurā es pats esmu tik daudz patiesībā bijis. Tāpēc, ka bieži vien es aizmirstu, kāda ir mana dzīves jēga. Bet tad, kad tu zini, kāda ir tavs dzīves jēga, kad tu konstanti skaties uz to, ka drīz Jēzus nāk atpakaļ un viņš nāk pavisam drīz, ka tu nezaudē to fokusu. Un ka tad, kad mēs zinām, ka viņš drīz nāk atpakaļ un mūsu fokus ir vērsts uz viņu, mums tas ir kā atgādinājums, kāpēc mēs esam šeit un ko viņš ir izdarījis. Tātad, kad mēs dzīvojam ikdienā šo te ticības dzīvi, kurā mēs nevis paliekam uz vietas, tādi kā stagnēji, kā latviski pareizi, pierodiet lūdzu, tātad mēs tādi nedzīvojam, bet mēs konstanti pieaugam, mēs konstanti attīstamies, mēs atjaunojamies prātā, un jā, tas brīžiem var būt nogurdinoši, un jā, nevienmēr mēs to spējam izdarīt tā, kā tas būtu vajadzīgs, bet mēs nedrīkstam iesēsties un palikt, tāpēc, ka tad, kad mēs iesēžamies un paliekam uz vietas, tas ir kā iekusināt vec mašīnu, kas ir nostāvējusi garāžā 10, 20 gadu. Jā, tu pat vari tik tālu tikt ar viņu. Un tātad, turpinot dzīvi ticībā, mūsu ticība tiek attīrīta, un patreiz es to saku kā kopēju. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu ticība, šī te attīrošā ticība, kas tiek konstanti attīrīta, viņi iedalās tālāk vairākos posmos, kā tava ticība strādā finansēs, kā tava ticība strādā veselībā, kā tava ticība strādā dziedināšanās, kad tu uzliekot rokas, kad cilvēks saņem dziedināšanas, kā tava ticība strādā par atbrīvošanu. Šīs te visas lietas ir mazās sfēras, kur tālāk mūsu ticība tālāk tiek attīrīta, bet tagad es runāju par kopumu, par to, ka ir glābjošā ticība, un tagad mēs esam nonākuši līdz attīrošajai ticībai. Par to, ka tas ir normāli, ka tava ticība tiek attīrīta. Jāņa evaņģēlijā, manuprāt, 15. nodaļā, Jēzus saka tādu līdzību, es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Un viņš dod šo te līdzību par to, ka tie, kas nes augļus, tie tiek apstrādāti ar šo te sirpi, lai viņi nestu vēl vairāk augļus. Es esmu dzirdējis, es personīgi neesmu redzējis, bet es esmu dzirdējis to, ka tad, kad šis te zars tiek apstrādāts ar šo te sirpi, lai tas nestu vēl vairāk augļus, uz to brīdi tas zars izskatās, ka viņš nekad vairs nenesīs augļus, tāpēc, ka viņš ir tik smagi apgriezts, ka liekas, ka principā, tur vispār vairs nekas nevar būt. Bet tad, kad to dara profesionāls, kas zina, ko viņš dara, un es ticu, ka svētais gars, kas strādā pie mums, kas ir šis te sirpis, ka tad, kad viņš mūs attīra, kad viņš strādā pie mums, viņš zina, ko viņš dara. Un tāpēc arī brīžiem tava ticība var šķist, ka tā ir daudz zemāka nekā tā ir bijusi iepriekšējā sezonā, ka tu vairs nespēji noticēt par tām lietām, ka Dievs dziedinās, ja tu uzliks rokas, ka tu vairs nespēji noticēt par to, ka ja tu iesi un tagad būs kādam nepieciešama atbrīvošana, ka tas cilvēks reāli saņems atbrīvošanu, ka ja tev tagad būs jāstāv un jārunā vārds, pravietisks vārds, vienalga, ka tu to nespēsi nodot, tāpēc, ka tu skaties, jā, kādreiz es to varēju, kādreiz bija daudz asāks, kādreiz bija daudz jūtīgāks, bet tagad kaut kas ir noticis, ka es vairs nespēju būt tāds, kāds es biju agrāk, un es nesaprotu, kāpēc. Man ir sajūta, ka viss slīd ārpus manām rokām. Un tas ir tas, ko es te mēģinu pateikt, ka pie tavas ticības Dievs strādā, Dievs to attīra. Un es gribu, lai tu to saprot, mīļais brāl un mīļā mās, tāpēc, ka ja tu to nesapratīsi, tu tik ātri padosies pie tā, ka tava ticība tiek attīrīta. Kāpēc? Jo tavuprāt tu vairs nenes
tādu piedevumu, jeb nesumu pie debesu valstības kā agrāk, bet tāds ir plāns, ka Dievs attīra tavu ticību, lai tu vēl vairāk varētu nest augļus. Un bieži vien mēs to nesaprotam, bieži vien mēs to palaižam garām. Un tad mēs nonākam savās sirdīs tādā posmā, ka mūsu sirdīs mēs apšaubam Dievu. Mēs vairs nespējam nocīt, mēs vairs neesam atklāti. Dievs, es nesaprotu, kāpēc. Dievs to labprāt pateikt, es tev attīru tagad, uzticies man. Bet mēs nenesam to Dievu priekšā, jo mēs baidamies, nezinu kāpēc. Mēs baidamies un mēs to nenesam Dievu priekšā. Un tad mēs nesaprotam, kāpēc tās lietas notiek, kāpēc ir, ka viss pēkšņi brūk un jūk, viss bija tik labi un tagad viss brūk un jūk. Bet nē, uzticies Dievam, uzticies Viņam. Nedaudz pājot atpakaļ šī rakstvietā Marka 9. nodaļā, Jēzus saka, ak, tu neticīgā cilts! Cik ilgi es pie jums būšu? Cik ilgi es jūs panesīšu? Jēzus ir darījis tāds brīnums viņa acīm, ka viņi pat nespēja noticēt savām acīm par to, kāds brīnums Jēzus dara. Bet viņi joprojām netic par to, ka Dievs var. Vai tu varbūt esi lasījis Bībelē, kur Jēzus saka, ak jūs mazticīgie? Un bieži vien mēs tā skatāmies, nu jā, ak, es mazticīgais, tāpēc, ka es nespēju noticēt par to. Un tad notiek tas, ko es jau minēju sākumā, par to, ka mēs sākam apšaubīt, mēs sākam domāt, pagaidi, es vispār ticu par to, kā man vajadzētu ticēt, kā ticēt, un tur, karoči aiziet viss tik tālu, ka tu pat vairs nesaproti ne rīt, ne vakar, tāpēc, ka ienaidnieks tik gudri spēlējās ar tām domām. Tāpēc jau mums ir jāatjaunojās savā prātā ikdienas, lai mēs nostiprinātos tajā patiesībā, kas ir īstā patiesība, kas ir Dieva vārds, lai ienaidnieks nespētu spēlēties ar mums, jo viena ļoti svarīga lieta, kas notiek tuksnesī, ka tad, kad Sātans kārdina Jēzu, viņš izmanto raksturvietas. Un bieži vien Sātans arī izmanto raksturvietas pret tevi, bet viņš izmanto ārpus konteksta. Un es esmu pamanījis, nav kā pārmetums, es ceru, ka man sieva man piedos, ka es to saku, bet sievai ir brīžiem bijis manai sievai, ka notiek kaut kas, kur ienaidnieks uzbrūk viņai un izmanto raksturvietas pret viņu. Un es esmu pasācis viņai prasīt, ok, izstāst man tagad to raksturvietu, kā viņi ir domāt kontekstā. Un tad, kad viņi sāk stāstīt, varbūt viņi zina, citreiz viņi nezina. Bet tad, kad viņi sāk stāstīt un viņi sāk nonākt pie to, kā vispār tā raksturvieta ir domāta, viņa saprot, ka tie ir bijuši tīrākie meli un nav bijusi vajadzība krist panikā, satraukumā, rūpēs, raizēs un visā pārējā. Arī es tur esmu bijis. Nav tā, ka tikai man sieva. Neesmu nekāds austrumzemes gudrais. Bet tad ienaidnieks izmanto raksturvietas ārpus konteksta. Tāpēc mums ir jāatjaunojas prātā tajā patiesībā, ko Dieva vārds saka, lai mēs tik viegli neatslīdētu, ne jau, ka mums vajadzētu atslīdēt, bet lai mēs tik viegli neatslīdētu, tad, kad ienaidnieks uzbrūk mums, uzklūp mums, jo 1. Pētera vēstulē, manuprāt, ir teikts, ka ienaidnieks staigā apkārt kā rūcoša lauva, meklējams, kur viņš var pievilt, manuprāt, jeb aprīt, kā kurā tulkojumā. Tātad viņš konstant staigā riņķī un viņš meklē, kurš padosies tam, ka viņš it kā kādu varētu aprīt, ka viņš it kā kādu varētu novākt no ceļa. Viņš mēģina iedvest bailes, viņš mēģina iedvest rūpes, viņš mēģina iedvest raizes, lai tikai tu mazāk koncentrētos uz Dieva vārdu un vairāk uz to, ko tu it kā redzi, to, ko tu it kā dzirdi, to, ko tu it kā apdomā sevī konstanti, tās lietas, kas notiek mums riņķī. Tāpēc, ka mēs esam tik ļoti vadīti pēc apstākļiem, mums kāds kaut ko pasaka, mēs kaut ko dzirdam, kaut kur kaut kas notiek, un mūsos jau konstanti gribot, negribot, sākās tas, kas vispār notiek. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atjaunoties prātā ikdienas, un es ticu, un es ceru, ka tu man piekritīs. Bet tad tu esi dzirdējis šos te vārdus, kur Jēzus saka, ak, tu neticīgā cilts, ak, tu mazticīgais, bet vai ja Jēzus saka to, pieņemsim uz tevi? Vai tas uzreiz nozīmē, ka tu neesi glābts? Protams, ka ne. Viņi ticēja par to, kas ir Jēzus, un arī bieži vien mēs ticam, un nevis bieži vien, bet mēs reāli ticam,
Mēs ticam un mēs zinām, kas ir Jēzus Kristus. Mēs ticam par to, ko viņš ir izdarījis. Bet vai tas nozīmē, ka es spēju noticēt par pilnīgi visām lietām, par kurām Dievs grib, lai es noticu? Diemžēl nē. Tā nav. Man ir jāstrādā pie savas ticības. Dievs grib, ka es augu savā ticībā. Dievs grib attīrīt manu ticību, bet tas ir darbs. Un ne katrs, diemžēl, ir gatavs iet cauri šim te procesam. Tu varbūt teiks, ok, es nesaprotu par to masticīgumu. Teiksim tā, tu tici par to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta un ka viņš ir augšām cēlies. Tu tici, ka tu, liekot savu ticību uz viņu, esi glābts. Amen, amen. Bet vai tu notici tam, ka tad, kad tev kontā nav naudas, ka Dievs kā tavs nodrošinātājs parūpēsies? Vai ka tad, kad tu esi slims, ka Dievs tas kungs tev dziedinās? Vai tad, ja pie tiem atnāks kāds pazīstams vai pat nepazīstams, un ka tad, kad tu uzliks rokas, viņš tiks dziedināts? Vai tikai tāpēc, ka tu tici Jēzum, nozīmē, ka tu spēj noticēt par šīm te pārējām lietām? Citreiz jā, citreiz nē. Citās lietās vairāk, citās lietās mazāk. And that's okay. Tas ir normāli, tas ir viss kārtībā. Un manās acīs liela problēma sākās tad, kad cilvēki lūdz par lietām, cilvēki pastāv par lietām, gadiem, un tas nenotiek. Viņiem ir sajūta, nu jā, es atmetīšu visas cerības, tāpēc, ka paskaties, es šeit lūdzu, un tas nenotika. Bet es gribu, lai tu saproti, ka pat tad, ja tu gadiem par kaut ko lūdzu, un tas nenotiek, tev nevajadzētu rūpēties un raizēties, bet tev vajadzētu turpināt sevi stumt tuvāk Dievam un saprast. Ok, Dievs, es turpinu lūgt, tāpēc, ka es zinu, kāds tu esi, cik brīnišķīgs tu esi, cik varens tu esi, cik labs Dievs tu esi, neskatoties uz ko citi saka, tu esi labs Dievs, un es ticu. Bet tikai tāpēc, ka tas nenotiek, nenozīmē, ka tas izmainīs manas domas par to, kāds tu esi. Un tikai tāpēc, ka tas nenotiek, es neļaušu ienaidniekam sākt man melot, ka, nu jā, paskaties, tu pietiekoši netici, vai vēl kaut kādus stulbus melus, atvainojos par valodu, stum tev virsū. Bet tā ir patiesība, un daudzi, diemžēl, ja kaut kas nenotiek viņu dzīvēs, viņi sāk lēnām padoties, atkāpties, sarauties, tā, savilkties kopā. Un līdz vienā brīdī viņi vienkārši atlaiž to. Tāpēc, ka visu savēl kopā, nu ja, es lūdzu, nenotika, es pastāvēju, nenotika, nu ja, tad ko tad nu vairs? Tad jau laikam jāatmet, jo, kas tad to zina, var būt, un arī man tā ir kādreiz bijis, ka es tā, nu ja, varbūt es pat vairs neesmu ticīgs, tāpēc, ka es lūdzu, es pastāvēju, es darīju tā, kā citi ir teikuši, un izpārējais, un nekas nebija, un Bet tā tas nav. Es gribu, lai tu saproti to, ka glābjošā ticība ir viena, un attīrošā ticība ir visam kas cits. Jo 119. psalmā, man vispār patīk 119. psalms, tā ir garākā nodaļa Bībelē, un, kad es lasu viņai cauri, es parasti saku sievai, paskaties, tur ir tik un šitas tā, un tur ir tik labi uzrakstīts tā, un šitas, un tas, un tas, un tas, un tas, un tas. Un es atceros, ka bija viens posms, kad viņi teica, atkal tu pa to 119. psalmu, bez mazai tikai pa vienu to pašu visu laiku runā. Bet, pat ja tu lūdzu, un ja nenotiek, tam nevajadzētu izmainīt tam tavās acīs, kāds ir Dievs. Un ja tas izmaina, nes to Dievu priekšā. Bet 119. psalms, 68. pants saka tā, tu esi mīlīgs un dari labu, māci man tavus likumus. Saprot, no 68. panta paliksim nedaudz atpakaļ. Māci man visu pareizi saprast un atzīt, jo es ticu taviem baušļiem. Es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots, bet tagad es turu tavu vārdu. Tu esi mīlīgs un dari labu. Māci man tavus likumus. Mēs kā cilvēki kļūdamies, un mēs kļūdīsimies. Un arī Bībele runā par to, ka mēs, ko mēs darām svētā gara vadībā, mēs to darām daļēji.
Bet tad, kad nāks pilnība, kas ir Jēzus Kristus, tad, kad nāks pati pilnība, tad viss, kas bija nepilnīgs, pazudīs. Tātad tev ir jāsaprot tas, ka tu turpināsi, diemžēl, pieļaut kļūdas. Un tad, kad es dzirdēju šos te vārdus, ka tu tāpēc turpināsi kļūdīties. Tie patiesībā bija kā tādi mierinoši vārdi, kurus es uzņēmu, jo tas man deva šo te cerību, ka es drīkst mēģināt, un pat ja man nesanāks, vismaz es centos, vismaz es darīju, nevis vienreiz izdarīju, kļūdījos, un vairs nekad nepieskarties, jo baidīties pieļaut kļūdas. Un es domāju, ka mēs bieži vien esam tādi savā ticībā. Mēs baidamies pieļaut kļūdas. Un dēļ tā, ka mēs baidamies pieļaut kļūdas, mēs mēģinām būt šie te perfektie kristieši, kas nekad nepieļauj neko nepareizu, un ja jau es neko nedarīšu, tad jau es arī kļūdas nepieļaušu. Un tas ir nepareizs veids, jeb nepareizs skatījums, kā mums vajadzētu dzīvot un izdzīvot savu kristiešu dzīvi. Es ticu, ka mēs esam aicināti kam vairāk nekā tikai, lai es vienreiz pamēģināju, nesanāca, ok. Un tāpēc es arī ticu, ka tad, kad cilvēks atgriežas, svaigi atgriežas, Dievs ir tīpaši spēcīgi strādā, lai parādītu, ka tad, kad tu reāli lūdz, ka tad, kad tu iestājies, ka tad, kad tu pastāv, un tad, kad tu padodies Dieva prātum un Dieva gribai, tad lietas arī reāli notiek. Sākumā tas notiek daudz vienkāršāk, bet Dievs grib, ka mēs izaugam, Dievs grib, ka mēs reāli nobriestam, mēs pieaugam kristietībā. Mēs esam kā bērni, kad mēs tikko atgriežamies, bet mēs pieaugam. Tāpēc kā tu kādreiz, tu biji mātes klēpī, tad tu piedzimi, tu biji mazulīts. Un tagad tu esi izaudzis, tu klausies iespējams šo te, cerams. Tu esi pieaudzis, un pat ja tev ir 50, pat ja tev ir 70, tu tāpat turpini pieaugt katru dienu. Tu katru dienu iemācies ko jaunu. Tu katru dienu apdomā lietas, tu izproti lietas, tu saproti lietas savādāk. Arī man domāšana mainās. Es kādreiz domāju, tagad es, kad pieaugu, es skatos, es 2 gadus atpakaļ, kur man vispār bija prāts kaut ko tādu. Bet saprot, mēs pieaugam, un tāpat arī ticības dzīvē. Mēs pieaugam. Mēs pieaugam. Tu noteikti esi lasījis Ebrejiem 11. nodaļu. Tā ir Ebreja vēstule, 11. nodaļa. Ja tu neesi lasījis, es tev tiešām iesaku izlasīt visu Ebreja vēstuli un arī pievērs uzmanību īpaši 11. kā nekā mēs runājam par šo tematu, bet ir neliela problēma. Cilvēki, ir konkrēti cilvēki, arī es tur kādreiz biju, godīgi sakot, kas skatās uz 11. nodaļu, uz ticības nodaļu, teiksim tā, kur it kā ir pateikts, kas ir ticība, un es pirmajā video teicu, ka es pateikšu, kas ir ticība, un cilvēku pateiks, nu jā, atver Ebrejiem 11.1, un tu redzēsi, kas ir ticība. Nē, tur nav definēts vārds ticība, tur ir definēts vārds ticība kā darbības vārds, ko ticība dara, bet ne kas ir ticība. Tātad, atrot Ebrejiem 11, tur ir teikts tā, ticības spēkā Ābels, ticības spēkā Ēnoks, ticības spēkā Noā, Ābrahams un vispārējie, ko viņi ticības spēkā ir izdarījuši. Amen, brīnišķīgas lietas. Un cilvēki pie tā pieliks, paskaties, kāda ir jābūt tavai ticībai. Ka tu ticības spēkā izdarīji to, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, tad tev ir jābūt stiprai ticībai, un tev ir jānotic par visu, un bla, 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 bla. Un tad, ja tu neatšķiri šo te glābjošo ticību no attīrošās ticības, un tev pasaka, ka tev ir tagad jānotic, ka tev tagad ir jāvar, tev tas ir ģušķi un visam ir jābūt, un tev jāpastāv, tu nedrīkst padoties, tu nedrīkst to. Un ņemsim Ābraham, ļoti labs piemērs. Galatiešos 3. nodaļa 6. pāns mums saka tā. Jau Ābrahams ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Tad viņš ticēja Dievam, un viņam tas tiks pielīdzināts kā taisnība. Šis te atspoguļo no Vecās derības 1. Mūzus 15. nodaļa 6. pants, kur ir teikts, kad
Ābrahams ticēja Dievam, un viņam tas tika pielīdzināts par taisnību. Tātad, mēs teiksim, paskaties, kāda Ābrahamam bija ticība. Jo viņš ticēja Dievam, viņam viss notika, un mēs izceļam tās skaistās lietas. Ābrahams bija bagāts, viņš bija tūkstnesī, viņam bija viss tik daudz un viss tik superīgi, un mēs atspoguļojam, un tu varbūt klausies, un arī es esmu klausies, kur ir dievkalpojumi, kur teiks, paskaties, mums vajag ticību kā Ābrahamam, mēs esam Ābrahama ticības bērni, un kad mēs ticam ar savu ticību, mēs būsim bagāti, mēs būsim svētīti, ieejot un izejot, un viss notiek, un tad es skatos uz sev spoguli, un es atzīšos, un es nevaru noticēt par to, ka, ja es uzlikšu tam cilvēkam rokas, lai gan Dieva vārds saka, ka mēs uzliksim rokas, un viņi tiks dziedināti, bet es apstrādāju savā prātā. Bet kas būs, ja es uzlikšu un nenotiks? Un paiet kāds laiks, kad es varbūt neko neesmu darījis, tādu, es nesaku, ka tas ir no darīšanas, no darbiem, bet saprot pareizi, es iesēžos kaut kādās lietās. Man ir tāds, es sen neko neesmu, teiksim, darījis, un līdz ar to, ko tas parāda par manu ticības dzīvi, un vai vispār man vairs ir ticības dzīve, un vai vispār es esmu atļāvies tik ilgi tagad sēdēt un neko nedarīt, un viss pārējais, un man nav tāds uzvars kā Ābrahamam un viss pārējais, bet es taču kā esmu Ābrahama ticības dēls un viss pārējais, un mēs ejam tajās uzvarās. Bet mēs palaižam garām šo te aspektu, vienkārši es tagad gribu paņemt šo te piemēru, lai mēs saprotam, ka arī tas atspoguļojas Bībelē par to, ka ticība, glābjošā ticība ir pavisam kas cits kā attīrošā ticība. Mēs lasam, ka Ābrahams ticēja Dievam, un viņam tas tika pielīdzināts kā taisnība. Viņš tika taisnots. Bet mēs lasam par to, ka Ābrahams neuzticējās. Viņš ticēja Dievam, bet viņš neuzticējās Dievam. Ar to, ka Dievs apsolīja viņam dēlu, apsolīja bērns, bet viņš izvēlējās dabūt šo te dēlu pats savā spēkā. Un es neesmu aizmirsis kāds pāris podkāstus atpakaļ, es teicu, ka es ierunāšu par to, teiksim, tieši par šo te lietu, par apsolījumiem, par Sāru, par Rahabu, manuprāt, viņu sauca. Hagāri, es ļoti atvainojos, sajaucu. Rahab bija cita. Arī šajā Ebrejiem 11, bet tātad Ābrahams ticēja Dievam, bet viņš neuzticējās, ka Dievs dos to, ko viņš ir apsolījis, šo te apsolījumu dēlu no Sāras. Ābrahams ticēja Dievam, un viņam tas tika pielīdzināts kā taisnība, bet viņš vairāk bijās no ķēniņiem un meloja viņiem, ka tā ir tikai mana māsa, lai pats paliktu dzīvs, jo viņš neuzticējās, ka Dievs viņu var pasargāt. Dievs izmantoja šo te situāciju, lai tāpat viņu svētītu. Bet tās nebija Dieva prāts. Tātad viņš ticēja Dievam, bet viņš neuzticējās Dievam. Tātad, ko es mēģinu parādīt? Tu vari ticēt Jēzum, bet tu vari neuzticēties Jēzum. Un tikai tāpēc, ka tu tici, bet neuzticies, nenozīmē, ka tu vairs netici. Tu tici, ka Jēzus ir tavs kungs un glābējs, bet tikai tāpēc, ka tu neuzticējies kaut kādā posmā, kaut kādā konkrētā lietā vai kaut kādā situācijā vai kaut kur, tas nenozīmē, ka tu esi mests variants. Un cik bieži es tā esmu skatījies uz sevi, reāli tik bieži tā esmu skatījies sevi, ka tikai tāpēc, ka es neuzticējos kaut kur, kur Dievs gribēja, lai es viņam uzticos. Man ir sajūta, ka Dievs man ir atmetis, viss norakstīts, un tad es nāku Dievu priekšā, puņķodamies un raudādams, un es lūdzu Dievam piedošanu, un žēlstību, un saku, Dievs, ja tu runās, es darīšu, un es nododos Tev, Dievs, visu, ka tikai atpakaļ pie Tevīm. Un burtiski 30 sekundes vēlāk es atkal pieļauju to pašu kļūdu, kur es neusticos Dievam. Un atkal. Un var iet tik ātri tajā kamolā, ka tikai tāpēc, ka es neusticējos Dievam, man ir sajūta, ka es esmu tagad atmests, ka es tagad esmu nomests malā. Man ir sajūta, viss man vairs nav varianti, kāda jēga man vairs censties. Ja es nevaru uzticēties Dievam, tad jau laikam es arī vairs neticu Jēzum. Saprot, un tu iet tajā tik ātri, un šis ir tas svarīgākais punkts šī podkastā, kur
tev ir jāpievērš uzmanība, ka tikai tāpēc, ka tu tici, bet pēc tam neuzticējies, nenozīmē, ka tu esi mests variants. Jā, Dievam ir žēl, ka tu neuzticējies viņam, bet viņš attīra tavu ticību konkrētā sfērā, lai tu ne tikai viņam ticētu, ne tikai tu ticētu Jēzum Kristum, ko viņš ir izdarījis par tevi, lai tu iemantot mūžīgu dzīvību, bet lai tu viņam arī uzticētos tajās lietās, kas tavās acīs šķiet nereāls, bet Dievam nekas nav neiespējams. Dievam nekas nav neiespējams. Un runājot par šo te pašu lietu, ko es tikko runāju, ir tas, ka mēs nonākam pie šī te fakta, jeb es esmu personīgi arī bijis šī situācijā, kad es nāku pie Dieva un es saku, Dievs, es nevaru noticēt, kā viņš tur, vai Dievs man nav tik liela ticība kā viņam, tāpēc, ka viņš dara, viņam notiek dziedināšanas, atbrīvošanas vispārējais, un tur tā sludina, un tur viss tā notiek vienkārši, bet es tāds neesmu Dievs. Tu jau sāc salīdzināties. Nedar to, nesalīdzinies. Tu esi unikāls Dievam. Bet mēs bieži vien skatāmies uz sevi, es esmu tik reāli, ka tas ir reāli no svētā gara, ka svētais gars atklāja, nekā pārmetums, kāds, es to teikšu tā, uz sevīm. Tad, kad es sapratu, kāds draņķis es esmu, to es pats nesapratu, to man svētais gars atklāja. Ne jau, lai man nosodītu. Saprotu pareizi, kā es to esmu domājis. Kad es reāli nāku Dievu priekšā, un man pilnīgi ir tāds, Dievs, kā tu vari mīlēt kādu kā mani? Es tik daudz kļūdas pieļauju, es tik stulbas lietas izdaru, kā tu vari mīlēt tādu kā mani? Bet es saprotu, ka tas, kas ir teikts viņa vārdā, iet pāri tam, ko es patreiz jūtu. Un tas man ved tajā situācijā, ka Dievs, tu tik ļoti mani mīlēji, ka tu sūtīji savu dēlu. Viņš nomir par mani. Viņš ir devis visu to, kas man ir tagad. Saprot, un tu, kad ieeji šajā tev tāds, Dievs, kas es vispār esmu tavā priekšā? Serafi, es runāju iepriekšējā video, serafi, augstākās klases eņģeļi, lido aizklātām kājām, aizklātām sejām, Dieva priekšā un kliedz un dzied svēts, svēts, svēts. Viņi trīc, viņi dreb. Tik liels un varens Dievs esi tu. Un kas es esmu? Un man šķiet, es taču esmu tik mazs, es taču esmu tik nevajadzīgs, tik nevērtīgs, es esmu pēdējais no visiem. Es esmu pats pēdējais rindas galā. Ja tu kādreiz esi spēlējis, es atceros, kādreiz mums bija tautas bumba skolā, basketbols, futbols, vienkārši viss standarts sporta veidi. Un parasti sadalījās klasa divās grupās. No sākuma izvēlējās kapteiņus, un tad kapteiņi izvēlējās, protams, ar ko viņi sāk, ar labākajiem spēlētājiem. Un tad bija tie klasē, kas tika atstāt paši pēdējie, un citreiz tā gaustā, labi, nāc pie mums. Tā bieži vien pasaule skatās uz mums. Tā bieži vien varbūt kāds skatās uz tevi, ka tu esi pēdējais. Un tev pat negrib pat īsti izvēlēties, bet vienkārši citreiz pat nav izvēles, tāpēc vienkārši jāpaņem tevi. Un tev šķiet, tu nāc tās Dieva priekšā, un tu saki, Dievs, kas es vispār esmu? Ne, man ir ticība kā kalni. Man pat es nezinu, vai ticība ir kā sinepes ēkliņa. Es nespēju noticēt. Es nezinu, Dievs, es nevaru. Man ticība ir, ja attīroši ticība, tur ieiet ar tonna filtriem. Bet man tik ļoti patīk, kā Pāvils, būdams Dieva priekšā, jā, Dievs viņam bija dzeloni devis miesā, jo viņš bija bijis debesīs. Bet es ticu, ka tas tāpat ir arī attiecināms uz mums, kur Dievs saka Pāvilam pēc tam, kad viņš 3 reizes bija lūdzis Dievam, lai Dievs izņem šo te dzeloni no viņa miesas ārā, Dievs viņam atbild, un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, Pāvils saka, lai Kristus spēks nāktu par mani. Wow! Ne jau, ka tev tagad ir jānāk sev Dieva priekšā un sev, es taču nekas neesmu, nevajag iet kaut kādā vildes pazemībā. Bet tad, kad tu nāc pie Dieva tāds, kāds tu esi, Dievs redz, ka tu varbūt esi viss atmests, Dievs redz, ka tu varbūt esi viss atstumts, Dievs redz, ka tu varbūt šķiet kā tas pelēkais pīlēns, bet Dievs tev pieņem.
Un Dievs tevi izmantos brīnišķīgi, lai pagodinātu savu vārdu. Nevis tavu, nevis manu, nevis kādu citu, bet Dievs, lai pagodinātu savu vārdu. Un viņš izmanto šīs te pasaules mazākos, ir teikts viņa vārdā, lai parādītu to, cik varens viņš ir. Ir viegli izmantot kaut ko, kas ir liels un varens un baba. Dievs arī izmanto to, bet kur nu vēl vairāk, ka Dievs ir izmantot tos mazos, tos, kas ir visu atstumt, nolikti, lai parādītu to, cik varens ir viņa spēks. Jēzus Kristus vārdā. Amen, amen, amen. Un es tikai gribu padalīties ātri ar pēdējām 3 rakstvietām, un tad mēs arī beigsim, bet Jēkaba vēstule 1. nodaļa no 2. līdz 4. pantam saka tā: Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana sagādā izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Tātad, turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka tava ticība tiek pārbaudīta. Ienaidnieks pārbaudīs tavu ticību. Tie apstākļi, kas notiek tavā dzīvē, pārbaudīs tavu ticību. Viss, kas riņķo, ne tikai apstākļi, ne tikai ienaidnieks, cilvēki, situācijas, ienaidnieks, tu pats bieži vien pārbaudīs savu ticību. Un tur to par lielu prieku, kad tu krīti dažādākās kārdināšanās. Kas ir kārdināšana? Ne jau vienmēr tur būs tavs mīļākais ēdiens vai tavs mīļākais raidījums. Nē, es nevaru. Nē. Citreiz vieglāk būs padoties. Citreiz vieglāk būs, tas laikam nav priekš manī. Es laikam tam neesmu aicināts. Nu jā, es jau zināju, ka tas nav īsts. Nu jā, es jau zināju, ka man nav pietiekoši ticība. Nu jā, protams. Nē, es jau neko negribu teikt, es jau laikam neesmu. Tā, un sākās šitas te viss. Ir viegli padoties tādās kārdināšanās, vienkārši atmest visam ar roku, iet atpakaļ, atslīdēt tur, kur mēs bijām tajā komfortzonā, kur mēs bijām bez šī te dzīves mērķa, kur mēs vienkārši plūdām pa straumu, tāpat kā šī pasaule. Bet nepadodies šīm te kārdināšanām. Pastāvi tajās. Dievs ir ar tevi. Svētais gars ir tevī. Atceries to. Atjaunojies prātā. 2. Timotejam. 2. nodaļa. No 11. līdz 13. pantam saka tā: Patiess ir šis vārds. Ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. Šis tik ļoti spēcīgi atspoguļojas, ko es teicu par to, ka tikai tāpēc, ka tu neusticējies Dievam konkrētā lietā, tas nenozīmē, ka viņš vairs neusticēsies tev. Viņš joprojām paliek uzticīgs. Kamēr tu nāksi atpakaļ pie viņa, viņš tev uzticēsies un viņš tev dos. Bet parādi Dievam, ka tas nav lieki, ka tas nav velti. Dievs grib, ka tu viņam uzticies. Nevienmēr tas nozīmē, ka viss būs perfekti. Un es tev pasaku uzreiz, tu kļūdīsies. Bet paldies Dievam, ka es drīkstu kļūdīties. Un viņš man tāpat mīl, un viņš tāpat ir uzticīgs, un viņš man tāpat pieņems. Bet tā vietā, lai mūktu prom no Dieva, tikai tāpēc, ka es izdarīju nepareizi, skrien tuvāk pie viņa. Skrien tuvāk pie viņa, un viņš tev gaida ar atplastām rokām. Jo viņš grib, ka tu staigā ar viņu kopā, nevis bez viņu. Un pēdējā rakstvieta, ar kur es gribētu nobeigt, ir Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 10. pants. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par sava radītāja attēlu. Apģērbi jauno cilvēku, novelc veco, nomet veco veidu domāšanu, nomet visu vecās pieredzes, nomet pilnīgi visu, kas ir bijis. Atstāj to
Viss vecais ir pagājis, viss ir taps jauns. Uzvelc jauno cilvēku, uzvelc Jēzus Kristus taisnību. Atjaunojies prātā, jo mums ir iespēja, ka mūsu prāts ir kā Kristus prāts. Mēs varam domāt kā viņš. Es gribētu aizlūgt par tevi. Lūkšana, ko es lūdzu ne katru rītu, es gribētu to katru rītu lūgt, bet ko es tiešām piekopju savā dzīvē, un es gribu arī aizlūgt par tevi, mīļais klausītāji, lai tu reāli staigātu atjaunotā prātā ar jauno cilvēku. Mīļais debes Tēvs, tev paskos par šo te iespēju. Tēvs, tev paskos par katru klausītāju. Tēvs, es lūdzu par šo te cilvēku, kas klausās tagad. Tēvs, es lūdzu, ka tu, Svētais Gars, parādi viņam. Ka tu parādi, Svētais Gars, ka tu esi kopā ar viņu. Ka tu viņu nekad neesi atstājis, ka tu esi kopā ar viņu. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu palīdz atjaunoties prātā šim te cilvēkam. Jēzus, es lūdzu, ka šī cilvēka rokas būtu tavs rokas, šī cilvēka kājas būtu tavs kājas, šī cilvēka prāts būtu tavs prāts. Jēzus, ka viņš redzētu ar tādām pašām acīm, kā tu redz lietas. Jēzus, ka viņa sirds būtu tādā pašā nostājā kā tavas sirds. Lai viņš varētu iet un darīt tās pašas lietas, ko tu darīji. Lai viņš varētu palīdzēt tā, kā tu palīdzēji. Lai viņš varētu mīlēt tā, kā tu mīlēji. Un lai viņš varētu atpazīt tā, kā tu atpazini. Svētais Gars, es tiešām lūdzu tavu žēlstību par šo te cilvēku. Vadi viņu visās lietās. Vai tagad būtu rīts, kad viņš klausās, vai vakars, vai dienas vīds. Bet Svētais Gars, es tiešām lūdzu, ka tu vadi šo te cilvēku. Un es, mīļais klausītājs, lūdzu, ka tu arī pieņem. Un ka tu ļaujies Svētā Gara vadībai. Ka tu apzinies, ka tu esi apģērbts ar jaunām drēbēm, jaunām tīrām drēbēm. Kas notika tad, kad pazudušais dēls atgriezās? Pat taisno. Nesiet tīras drēbes, jaunas drēbes, nesiet gredzenu. Viņš tika apģērbts jaunās drēbēs. Apģērbies arī tu un atceries, ka Dievs tev gaida ar atvērtām rokām. Bet es tev atgādinu, lūdzu nedari to tā, liekulīgi vai kā, ka tas būtu velti. Es zinu, ka var būt nedaudz skarbs nobeigums, bet tiešām es lūdzu, jo es reāli gribu redzēt, kā tu nesaugas debesu valstībā. Viss gods un slavu Dievam par to. Svētības!